Tātad pašā jau pārtraukumā bija tāds jautājums, ja, kā, pareizāk sakot, no cits stāvokļa sāksim. Tātad es teicu, ja, ka mums nepieciešams izveidot savu tēlu, pat ja mēs nesaprotam, ko tas īsti nozīmē. Kaut gan mēs nevaram nesaprast, mēs esam pietiekoši izglītoti, lai saprastu, ko nozīmē tēls. No vārda jēdziena. Un šeit vajag tēls vienāds ar pilnību. Pilnība. Tas kā, teiksim, tāds pamata iestatījums, ka mūsu tēls ir pilnība. Šeit, vienalga, kurā punktiņā, pa vidu punktiņa, augšā, kāda starpība, kur jūs viņu tur ielikt. Caur to punktiņu tad arī ieiet mūsu tajā tēlā enerģija, kas tad arī tālāk īstenosies. Pagaidām es uzzīmēju visos virzienos. Un, ja es zīmēju, ka ies kustību uz leju, tas nozīmē īstenosies caur visiem slāņiem, līdz atnāks pie materiālā līmeņa, vai fizikālā līmeņa. Tas nozīmē, ka būs īstenošanas virziens un pilnveidošanās virziens, kas būs pretējā kustība. Pilnveidošanas būs uz augšu, īstenošanas būs uz leju. Un tas ir tēls, kurā ir pilnība. Tālāk es teicu, vajag pabeigt domas. Tēls ar domām ir savstarpēji saistīts, citreiz pēc formas līdzības, šajā gadījumā pilnīga doma, pilnīgs tēls. Citreiz pēc satura. Svarīgi ir tas, ka šī doma arī ir pabeigta. Tātad doma vienāds ar domu tēlu. Domu tēls. Ja šeit ir pilnība, tad domas tēla pilnība arī būs kā sfēra. Tāpēc jebkuru domu, kur jūs tā neesat pabeiguši, pagaidām neesat pabeiguši, lai viņa neblandās pa galvu, tātad neuzbudina nervu šūnis, tad jūs to domu pat nepabeigto uz rokas vai tā sev priekšā vai kā vēlaties. Ieliekiet sfērā, tātad pabeigtā stāvokļa. Šo abu divu savstarpējo tēlu līdzība ir tajā, ka viņi līdzinās pilnībai, kura ir pasaulē. Pilnībai atkal pēc tēla. Tad, ja mēs ņemam to pašu lielā sprādziena teoriju, tad lielais sprādziens, ja mēs ņemam, ka no punkta kaut kur sprāgs, tas sprāgs uz visām pusēm iespējamām, nevis tikai vienā virzienā no punkta sprādziens uz šeit. Ne, visos virzienos. Tas no tāda viedokļa, lai ieraudzītu to tēlājumu. Un tāpēc arī domai, pilnīgai, vienmēr būs to, ko mēs saucam par iracionālo saturu. Tas nozīmē, ka neviena doma nevar nekad būt galīgi izteikta. Galīgi tas nozīmē, ka tikai tā un nekā citādi. Ja tas tā būtu, tad nebūtu iespējams neko pilnveidot. Mēs nevarētu pilnveidot savu mīstarību, mēs nevarētu uztaisīt otrais brokastis un tā tālāk. Mēs varētu vienreiz uztaisīt un āmen. Uzreiz būs pabeigts.
Tāpēc nepabeigtā doma, vienalga, kad jūs viņu nepabeidzāt, šovakar nepabeidzāt, nedēļu nepabeidzāt, vēl kaut ko, viņa ir jāievada tādā sfērā. Tas kā tāda iekšējā kultūra. Pat ja šis līmenis, domāšanas līmenis, vēl nav pietiekoši stabils, nevis attiecinām uz profesionālismu, bet attiecināms uz vairāk kā profesionālismu nozarēm. Pieņemsim, mēs esam kādā lietā profesionāli, tāda pilnīgi ģeniāli. Sadzīvē mēs tur neprotam savu brokastu uztaisīt. Kādu pavisam tādu galējību. Un sanāk, kad tādā piemērā citos virzienos cilvēks būs tā kā bez rokām un nespējīgs pat rīkoties. Bet mēs to ņemam kā atsevišķu tādu virzienu, atsevišķu cilvēks. Bet sevi šobrīd skatāmies kā daudz virzienu īstenotāju. Un tas nozīmē, ka ja mēs to kādā nozarē, kā profesionālā, mēs tur, protams, uz domu līmeni balstīties, uz loģikas, secību. Tad, ja mēs pārējam uz kādu citu profesionālu līmeni, kur mēs vēl neprotam tik stabili noturēties domāšanā, tad, ja mēs nevaram stabili noturēties domāšanā, mēs pāriesim uz ko? Uz emocionāli sajūtu līmeni. Un sāksim runāt ar cilvēkiem vai paši ar sevi sākotnēji. Cilvēkam taču jāpild savus darbus, taču pret savu darbu taču jātiecas kārtīgi. Un tā tālāk taču var to visu izrunāt. Tas nozīmē, ka šeit tieši šis paņēmiens kā domas pilnība ir vajadzīga, lai jūs tur, kur vēl nejūtat stabilitāti tieši domāšanā, lai neieiet nekādas schēmas, kuras tālāk pārvaldīs, ko jūs jutīsiet, ko jūs darīsiet, kā jūs skatīsieties uz lietām un tā tālāk. Kā tāds vienkāršs piemērs. Cilvēks sēž upura lomā. Tas nozīmē, ka viņš nav izveidojis domā upura tēlu. Viņš nav izdomājis to. Bet viņš ir novērsies no pilnīgas domas stāvokļa uz kaut kādu pagātni. Upura lomā tas nozīmē, kā tur ir bērns piedzima vai māte teica, tev jābūt man palīgam, vai vēl kaut kas tur notika. Tātad kaut kas pagātnē notika, un cilvēks ieiet tajā upura lomā un tagad domā, kāpēc pārējie viņam pārmet. Un ja tāds cilvēks atnāk, viņš nevar iziet no tā upura lomas, jo viņam nav izveidojies upura tēls. Upura tas nozīmē doma tēls. Tāpēc arī, ja jūs spēlējat upura lomu, tad jābūt pilnīgi pārdomātai doma tēla formai. Ir saprotams, tad, ja jūs spēlējat upura lomu vai bendes lomu vai soģa lomu, jums pilnībā ir jāizdomā, kā tam jābūt. Jo, ja jūs to neizdomāsiet, tad schēma pārvaldīs cilvēku. Un tajā brīdī, skatieties, schēma pārvalda cilvēku. Viņam nepatīk upura loma vai bendes loma, viņam nepatīk ne tā, jo viņš nejūt sevi kā pilnīgu personu. Viņš tajā upura lomā jautā, ko man darīt? Jo fiziski mēs atrodamies uz vienu tā pašu līmeņu. Ja viņš stāvētu tur lejā un kliegtu tagad uz augšu,
tu gudrinieks, tu nākš, pasaka, ko man darīt. Tad es viņam teiktu, nu kā, ej tagad 10 metrus tur, pēc tam tad 10 metrus uz turieni, 20 metrus uz turieni, un tālāk redz taisi. Kamēr neatsūties pret sienu un galvenais nerādīt, ka viņam jāpagriežas vēlreiz, jo viņš tad atnāks atpakaļ uz šejienu. Vajag parādīt tā, lai viņš aiziet, vai nekur nepagriežas, jā, tādā ceļojumā. Jā. Ortogonāli nesanāks. Jā, to vēl jāprot tā pasūtīt. Bet tā kā mēs stāvam uz vienu tā paša līmeņa, mums ir tur izglītība, zināšanas, kaut kādas ir informācija, tad cilvēks, kur ir upura schēma, un cilvēks ir iesprūdis šīs schēmas darbībā. Viņš saka, ko man darīt? Es saku, pārstāj būt upurlomā. Labi, un tālāk. Un ko cilvēks dara? Viņš nepārstāja būt upuru lomā tikai tāpēc, ka viņš nevar izveidot domu tēlu, ko nozīmē upurs. Viņš tikai jūtas kā upurs. Tas ir tas paradoks, kurš nav patiesībā vēl paradoks, kad cilvēks skatoties uz lietām, viņš skatās vai nu caur schēmu, kur arī pasaka, kā skatīties. Tāpēc arī viena meitene tur pajautāja, kā reaģēt uz cilvēku teikto, ka viņi nodarbojas ar mobbingu. Es saku, ja man cilvēks pateikt, ka es nodarbojos ar mobbingu, man nebūtu ko teikt. Jo es jau nezinu, ko nozīmē mobbing. Ja es nezinu, ko nozīmē mobbings, kā es varu darīt to, kas man. Tad tu zini, ko nozīmē mobbings? Nojaut, ja? Es atceros tikai kaut kādu kolektīvu, kas dziedāja Mobbī. Tas ir tas? Nē, tas nav tas. Redz, bet kas ir tas dziedātais Mobbī? Tu zini, kas ir mobbings, paskaidrot nevar. Līdz ar to schēma. Ko tad? Latviski nav. Jo arī skolās izmanto šo vārdu mobbings. Loģiski. Mobbings, tausums. Jā, vēl kaut kāds tur bulings. Klausieties, nestāstiet, ja latviešu valodā nav šie jēdzieni, tad latvieši vispār nevar izpaust šo darbību. Ja nav latviešu valodā jēdzienas mobbings, tad arī nav šīs schēmas darbība latviešiem. Latviešiem ir čakars. Un to viņi var čakarēt sev smadzenes citiem. Sadot pa muti. Jā, sadot pa muti. Tas viņiem saprotams. Tagad visiem saka, ka tas ir bulings un mobbings. Bulings, es domāju, ka tas ir kaut kas abuļoties. No veterinārijas. Jā, galvenais pareizo vietu bulingam izvēlēties. Tad uz Spāniju izbrauc. Es jums parādu, ko? Parādu to, ka ja cilvēks nesaprot, ka viņš ir, tas nozīmē, ka viņš neieslēdz abas, nepāriet virs schēmas. Tātad apziņu mēs varam ieslēgt jebkurā brīdī. Protams, ka mēs varam ieslēgt tajā brīdī, kad notiek blīkšķis liels, ja? Un tajā brīdī, jā, tas parasti arī notiek. Bet mēs varam jebkurā brīdī paskatīties, kādas schēmas ietvaros, tad mēs arī rīkojamies. Bet, ja cilvēks ir pats šīs schēmas pakļaus, tad viņš arī skatās uz pasauli caur šo schēmu.
Tātad, kas viņu padara par upuri? Nē, pārējie. Mobbinga veidotais, kas ir? Tas, kuru mobē, vai tas, kurš tie, kuri mobē, tie taisa mobbingu, vai tas, kuru mobē? Tad, kad jūs skaties no pakaļas uz augšu, tad caur pakaļ uz augšu, protams, ka otrādi. Viss būs atžgārni. Tad, kad mēs skatāmies, kāda schēma pārvalda. Schēma tas nozīmē, ka nav pabeigta doma. Nav pabeigta doma, pat kad es saku, nav pabeigta. Vienalga kā doma. Ievadiet to domu sfērā. Ar savu gribas spēku vai ar savu gribu. Un jau jūs pārvaldīs vismaz fizioloģiju. Jo tā ir ietverta sfērā. Bet tas mirklis noķer to, ka tā doma nav pabeigta. Tas ir diezgan smalki. Nē. Jo nākamā doma, kur arī var tikt nepabeigta. Paklausies, es to tūlīt tā sapanēšu. Ja tu domā, ka... Nē, doma, kura nāk, jā, viņa klausās. Jā, Roland, neuztraucies. Ir cits Rolands, kas par viņu uztraucās. Šovakar. Nē, šajā gadījumā redziet. Es jums parādu to, ka mūsu viedoklis, pareizāk sakot, viedoklis, kur mēs paužam, ir schēmas uzspiestais viedoklis. Viena doma nāk, otra doma jau nāk virsū, trešā doma jau nāk virsū. Tā ir schēma, ka doma vienu otrai virsū nāk. Jo, ja jūs uzdodat jautājumu, tad tūlīt pat jūs redzat, ka no sākuma ir, pieņemsim, zupa vai salāti. Kad mēs tos salātus apēdam, tad mēs ēdam tur zupu, pēc tam mēs ēdam nākamo ēdienu. Tad tur jau ir sakārtota secība. Varbūt tikai zupu ēdam, varbūt tikai salātus ēdam. Tas, ko mēs daram, kā rezultāts, tas arī ir domas veidota secība. Tāpēc bērnam, kā es sevi ņemu kā piemēru šajā gadījumā, vēl nepaēdis brokastis, un bērns ko grib? Bērns grib ēst normāli. Normāli audzināts bērns. Jā, bet viņš neuzreiz grib ēst. Pareizāk sakot, viņš grib uzreiz ēst, bet ja ir gudri vecāki vai vecvecāki, tad viņi pamodina viņu stundu agrāk nekā ar brokastis. Nevis pamodina un jau sēdis pie brokastīm. Jo kamēr ir tā stunda, tikmēr viņam tas izdalās sūlas, organisms atcerās, ka tajā laikā būs, tad viņš jau pierod pie tā, ka ja viņi pamodināja 5, tad 6 būs brokastis. Nabagu bērns. Un kāpēc nabagu bērns? Varbūt ne sevišķi nabagu bērns. Varbūt tieši bagātu bērns. Jā, tas no tāda viedokļa. Un tālāk, ja mūsu domāšana ir sakārtota, kā mēs sakam, domāšana, tā nav domāšana, tā ir emocionālais stāvoklis. Un es kā bērns, kurš vēl nav paēdis brokastis, jau eju pie vecmām, viņas teikt, kas būs vakariņās. Viņš saka, līdz vakariņām vēl jānodzīvo. Es to nesaprotu. Cerīgi. Nu kā, cerīgi. Es jau pastāstīju, ka viena dāma līdz vakariņām neaizbrauc. Pietika pusdienām, jā. Un no šī viedokļa...
Un kad runāju ar vienu profesoru, kurš izgājis karu, tad es ar viņu atvados un saku, nu tad līdz uz redzēšanos es viņam saku, jā, ja būšu dzīves. Priekš viņa tā frāze ir pilnīgi realitāte. Tā nav schēma. Tā ir reāla dzīves piedzīvota doma, kura īstenojās fizikālā līmenī. Tāpēc šodien viņš runā ar cilvēku, no rīta šis cilvēks vairs nav. Nu, tā tālāk. Tātad schēma, kad atnāk viena doma, pēc tam nāk otra doma, pēc tam nāk trešā doma, tas nozīmē, ka mēs dzīvojam kurā līmenī? Emocionāla, jūtu, sajūtu līmenī. Jo tur viens aiz otru nāk. Un tāpēc arī, kas nosaka to kustību? Schēma, ka doma nāk uz domu un pēc domas. Nenāk tā. Mums vēl tā doma ir jāuztver. Un tā doma, kas nāk pie mums. Tāpēc es arī saku, ka domu pabeigt nav tik vienkārši, jo domas, pabeigtas domas rezultātā jābūt domu tēlam. Var teikt tādai gandrīz vai skaidrai vīzijai, kā jāizskatās rezultātam. Gandrīz vai. Kāpēc es ieliku tur punktiņu? Ir cilvēka doma un ir Dieva nodoms. Un tas ir tas punktiņš. Par to, kā jāizskatās rezultāti. Vienmēr, vai tā doma būtu pabeigta, tad ir jābūt. Tu gribi apprecēties. Kā piemērs. Atnāk doma. Es esmu gatavs precēties. Cik gados atnāk tā doma? Piecos, jā. Es varu pateikt, mana krustmeita viena, kad viņas māca atnāk ar viņu, viņa saka, klausies, cik viegli viņai dzīvot. Viņi savos 5 gados jau zina, ko viņi darīs 30. Es saku, nu, ko tu darīsi? Kā? Nu, reku, man jau vīrs ir. Mēs tikai sagaidīsim, kad mums būs 18 un apprecēsimies. Kas tas vīrs tev ir? Nu, dārziņa biedrs. A, kāpēc? Nu, kā? Viņš man patīk. Un viņš mani precēs. Mums būs bērni, mēs dzīvosim mājām. Vienīgais man jautājums, viņš saka mammai, kāds būs asins mūsu bērniem? Nu, tev, mamma, kādas ir asins? Viņš saka, nu, Krievu un Armēņu. Tētim? Nu, tētim ir Krievu. Tātad, es uz 25% esmu armēnīti. Labi. A viņam ir latviešu un krievu asins. Tas viņš nozīmē, ka viņam ir 50% latviešu, 50% krievu. Tad cik procenti būs asins mūsu bērniem? 5-gadīgais. Un māte saka, klausies, sīkā zina, ko viņi grib. Es nevaru pateikt, ko viņi... Šī jau viss saplānojas. Kurā, cik gados? 5 gados atnāk doma par precībām. Viņai, šajā gadījumā. Šajā, piemēram. Redzi, cik veca tu esi. Salīdzinot 5-gadīgu. Kad tev atnāca tā doma? Ka tu gribi precēties? Tad es vispār teicu, ka es neprecēšos. Nekad. Loģiski. Un man būs vīrs, kas, un ja es apprecēšos, man būs vīrs, kas gatavos ēst. Un viņš negatavo. Varbūt vēl kaut ko pateiks nekad. Viss? Nē, bet mēs varam taču mēs varam uz tevi eksperimentu uztaisīt. Nākamgad pārbaudīsim. Labāk neprovocēt, ja? Redzi, man doma ātri atnāca, pabeigta. Labāk neprovocēt. Izdzīvot gribu.
Tas no tāda viedokļa, ka, piemēram, kā doma par precībām, vienalga atžgārni, ja, kā es teicu, es nekad nedzīvošu Maskavā, notika otrādi. Šajā gadījumā pati doma atnāk, ka būs jādzīvo Maskavā, kā piemērs, vai būs jāprecās. Un jāprecās ar to vīru, kurš neprot taisīties. Piemēram, kā iespējams, kā doma tāda. Jāprec vīrs, kurš neprot gatavot ēst. Un viss, vairāk nekas šajā domā. Tad apprecēji, viss, punkts. Šī doma ir pabeigta. Nākošā doma šai domai jāiemācīt. Es taču gatavoties, es nevienmēr varēšu gatavoties. Ja viņš nav iemācīts. Es no tāda viedokļa, kā sadzīves viedokļa, ka mēs varam dzīvot savu dzīvi brīvi ar jebkuru cilvēku, kurš arī var dzīvot savu dzīvi brīvi. Tāpēc arī sanāk, ja doma tēls nav pabeigts, tad vismaz pabeidziet ar tādu rokas kustību, ar pildspalvas kustību uz papīru. Jo jūs ar savu gribu ierobežojat, lai tur neieiet nekas liekas. Arī viena sieviete jautāja, kāpēc man katram vīram vārds ir Aleksandrs. Vai Aleksējs, neatceros, Aleksējs laikam. Un arī mīļākā vārds ir Aleksējs. Tā ir karma. Es saku, nē, kāpēc? Tā ir tāda laba izvēle. Nevajag jaukties vārdos. Tagad jautājums, tas ir joks vai tā ir patiesā doma? Joks. Nē? Patiesā doma. Loģiski. Un tāpēc, ka viņi ir īstenojušies tā. Jo jautājums bija par vārdu, nevis par viņu īpašībām. Tas, kas ir īstenojies, tas ir domas rezultāts. Un tāpēc tad, kad īstenojies, doma jau ieraudzīt ir diezgan vienkārši. Iedomājieties, ka jums ir kaut kāda cilvēku grupiņa, kuriem ir līdzīgi vārdi. Rihards, Ričards, un vēl kaut kā tam līdzīgi. Un labi, vēl nav traucējumi runāšanā, bet vajag viņus mazliet atšķirt. It kā jau dzirdam, bet ja gadījumā emocijas pārpildu, tad sajūgt Riharda, Ričardu diezgan viegli. Tāpēc, ja doma nav pabeigta, un tālāk, ja doma nav pabeigta, tur ielien absolūti visu, ko sauc par kolektīvo bezapziņu. Nevis zemapziņu, bet jebkuru darbību, ko cilvēks neapzināti darījis un nav pabeidzis. Līdz ar to varētu skatīties tēlēni, kā tādas, ja ņemam kā diegus, kā diegs, kurš nav kamolā, bet diegs, kurš ir sagriezts gabaliņos. Un tad tie gabaliņi visi, ko grib. Viņi grib kamoliņā tikt. Un tāpēc, ja tas kamoliņš nav izveidots, tad viņi visi samudžinās kopā. Tāpēc, jebkura nepabeigta doma pievelk sev klāt visu ko. Tāpēc, ja jūs skatoties uz sevi, domzīmi, uz iepriekšējo gadu,
nepaskatāties no tāda viedokļa, kā pabeigt domu realizāciju. Tas, ko jūs izdomājāt darīt, to jūs arī izdarījāt, kā līdzība. Tad arī šī pilnība nesanāks pilnībā. Un tālāk tur var ielavīties viss, ko jūs gribat. Ko vēl vajag saprast? Vajag saprast, ka mēs ar jums atrodamies šeit kā fiziskas personas vai fiziskais ķermenis. Un līdz ar to, es šobrīd, lai nav tajā bultiņā, un līdz ar to tas, kas mums te apkārt šobrīd ir sazīmēts tā plaši, tas mums ir apkārt, ja gadījumā mums ir sakārtotas tādas sfēras. Var teikt, tēls kā sfēra, doma kā sfēra, rīcība kā sfēra. Rīcība kā sfēra, tas nozīmē samērīgi. Tieši tik, cik vajag. Un tad arī mūsu fizikālais stāvoklis arī ir pilnīgs attiecīgi tam, kāda mēs šodien esam. Un tad šajā pilnībā mūsu viss gads iepriekšējais būs pabeigts un pilnīgs. Un arī tāds interesants jautājums. Kā jūs domājat, kurā momentā jums pabeidzās gads? Es piemēru parādīju, ar miedarbībās ar dēlu. Manas miedarbības ar dēlu, kā varētu, nevis kā dēlu, bet kā cilvēku, kuru es uzturu caur materiālo vērtību, caur naudu, caur apmaksu un tā tālāk. Tad caur sevi laižu to avotu, kuru es iedodu viņam. Tikko es redzu, ka šis posms ir pabeigts, es no sevis šo avotu pārnesu uz viņu. Var teikt, to šļūteni no sevis uz viņu. Viņam ir jāpaņem savs avots. To es varu izdarīt tikai tad, ja es pilnībā apzinos to, kas ir pabeidzies. Manā dzīvē ir bijis tāds kašķu posms. Protams, ka viņš saistīts ar attiecībām vai ar darba attiecībām. Kašķis tas nozīmē, ka ir kaut kāda iekšējā pretruna. Ja ir iekšējā pretruna, tas nozīmē, ka nav tēla pilnība. Tad, kad izkašķējos, var teikt, un saprat, ka nav nekāda jēga kašķim, jo kašķi nekad neatradīs nekādu mieru un nekādu līdzsvaru. Teiksim, līdzsvaru atrast uz 5 minūtēm, pēc tam kašķis turpināsies ar jaunu spēku. Tad, izveidojot tēla pilnību, es tālāk pie šīs pilnības arī sāku iet. Tad tas, ko mēs izveidojam kā tēla pilnību, tas nozīmē, ka mēs pie tā iesim. Ja mēs esam šajā pilnībā, tas nozīmē, ka mēs rīkojamies tēlā kā pilnīgs tēls. Tad domāšanā minimālais līmenis, kas mums ir jāsasniedz, vai no kura jāstartē, tas ir jēdzienu skaidrība. Un viss, kas saistīts arī ar šiem jēdzieniem, kā loģiski darboties. Tātad atkal tur, kur mēs esam profesionāli, tur mums ir jēdzienu skaidrība. Tur, kur mēs pārējām kā amatieri, tur daļēji skaidrība, daļēji nav. Tu vari nosaukt sevi par profesionālu ģimenes attiecībās. Ko tas nozīmē? Ja? Visi prot taisīt ēst. Minimālais līmenis. Lai mēs varētu sevi saukt par profesionāļiem attiecībās, mums jāsaprot, cik stundas jāpiestrādā pie šī profesionālā līmeņa.
Un ja mēs saprotam, ka darbā minimālais profesionāla līmenis ir 4000 stundas, darba stundas, nevis pavadītās stundas. Ja, tad mēs saprotam, kur mēs esam profesionāli, kur ne. Tāpēc, atgriežoties pie tēla pilnības, tad, ja mēs neesam šeit stabili, tad nākošais stabilitātes līmenis ir doma un doma tēls, jo viņi savstarpēji šeit savienojas, tad mījās, ja, tad šādā veidā viņas viens ar otru savienojas. Tas nozīmē, ka ja ir domu tēls izveidojies, tad arī tēla pilnība parādās. Viņi nav vienādi, viņi ir līdzīgi. Par domu tēlu ir saprotams, kā izskatās domu tēls. Vienkāršās lietās grib aiziet nopirkt saldējumu. Jebkuru saldējumu, kurus nopirkšu, būs kā rezultāts šai domai. Tad, tā kā doma tēlā, kas ir kaut kāds pārtiks izstrādājums, uz kurš atbilst iedzīvām saldējumu. Ja es gribu smalkāk, tad es gribu nopirkt polu, vai es nopirktu vēl kaut ko tur ar vafeliem, vai bez vafeliem, vai puskilogramu, vai 250 gramu. Tātad jau ir konkretizēt. Un sanāk tā, jo konkrētāk jūs domājat, jo mazāk ir brīvība. Jo vispārināt domājat, jo lielāka brīvība. Bet tas nenozīmē, ka mazāk atbildības. Tātad ir saprotams, ko nozīmē pabeigt domu, pat ja jūs nesat izveidojis domu tēlu. Tad šeit domā ienāk tas, kas palīdz jums šo domu pabeigt. Pabeigt jau kā ārējā izpausme. Tad kāds pasaka kādu vārdu, kur jūs nezinājāt, kā nodefinēt. Kāds pasaka loģikas likumus, kāds vēl kaut ko pasaka. Un tādā veidā izveidojas domu tēls. Tālāk, protams, ir īstenošana. Tad mēs esam sākuši gadu, teiksim tā, no šejienes, no tēla pilnības. Un esam atnākuši uz šejieni ar rezultātu. Fizikālā plānā. Un, ja skatāmies šādi, kā šeit uzzīmēts, tad fizikālā plānā jābūt pilnīgam rezultātam. Pilnīgs tas nozīmē pirmkārt pabeigts. Tas jau ir pilnības stāvoklis. Otrs, izdarīts minimālais nepieciešamais. Trešais ir tas, ka jūs tagad brīvi varat pāriet pie nākamā soļa. Vai nu pie šīs paša darba pilnveidošanas, meistarības pilnveidošanas un tā tālāk. Šeit ir skaidrs attiecībā uz sevi. Grūtības, kuras veidojas šajā visā pasākumā, ir tas, ka cilvēks neveido šo tēlu. Viņš salasa to tēlu, nevis, es teicu, neveido. Ja? Tad cilvēkam ir jāizveido šis tēls. Bet cilvēks šo tēlu aizvieto ar citu viedokli. Vai citu, vai skatījumu uz citiem.
Tas nozīmē, ka tēls ir nevis sakopts tā, bet, tā kā pazaudējis to kopumu un ir izgājis uz visām pusēm. Tad, tā kā apelsīns, tā kā uz visām pusēm atvērts. Un ar to saistīts ir tas, ka cilvēks sevi novērtē negatīvi, jo katrs šis aspekts, ko viņš te paskatās, nav vienāds ar viņu visu. Un tas ir tas, ka cilvēks neveido savu tēlu. Viņš mēģina aizvietot savu tēlu ar kaut kādām schēmām, kuras viņš šeit ir šķībi greizi salicis. Tieši šajā gadījumā, es saku, tad, kad jūs tiksiet klāt pie kaut kāda smalkāks tur apzināšanās, domāšanas un vēl kaut kāds būs īstais laiks, tad jūs varēsiet to visu, tā visa būtība saprast. Bet pateicoties kopējiem uzstrādātiem potenciāliem, jūs varat vienkārši to paņemt kā pilnības tēlu ar visu to, kas ir iekšā. Ar visām tām īpašībām, kuras jūs esat sev piedēvējuši vai novērsuši. Ja es nekad neprecēšos, ja, vai mans vīrs taisīs ēst, kaut ko tam līdzīgi. Ir saprotams, ja, kā to izdarīt. Ja vēl nav apzināšanās tādas, ka jūs varat paskatīties uz visu tā kā no malas, nav vēl tāds uzstrādātais līmenis, tad arī visu to, kas ir bijis, vajag ierakstīt tādā sfērā. Un tas ir tas piedāvājums, ko darīt ar veco, ar visu iepriekšējo. Jo tagad mans jautājums tāds, ir saprotams, ko no šejienes jūs paņemsiet tālākai attīstībai. Tad jautājums, ko no šejienes var paņemt tālākai attīstībai? Jā, kur? Un pilnību? Ko tad? Jā, tēla pilnība, bet šajā gadījumā, redziet, te ir darīts, te ir darīts, te ir darīts, te visur kaut kas ir darīts. Pieņemsim, mēs esam gan par ūdenslīdēju, gan par zemūdens metinātāju. Tā kā es citreiz jokoju, ja jums vajag kaut ko sametināt, bet zemūdens, tad variet man lūgt, es to varu. Ņemtīs krānu ūdeni. Krānu ūdeni. Bet zem ūdens es varu to. Jā, tātad, kā tur galdnieks un tā tālāk pavārs, stūrmanis un daudz ko. Redziet, visas tās bultiņas. Bet neesmu kļuvusi par profesionālo ūdenslīdēju, profesionālo metinātāju un tā tālāk. No tāda viedokļa, ka es neesmu tur ieguldījis tos 4000 stundas. Kā, lai es tagad no visu šitā pasākuma paņemu to galveno? Kad es esmu mēģinājis sev uzvilkt to, kas neesmu es. Nu jā, un šeit sanāk tā, ka mums ir divas iespējas šajā kustībā. Viena iespēja ir šī kustība, otra iespēja loģiski pretējā. Šī kustība. Uz leju kustība būs. Jā. Jā, nu tad vēl, zin, kas notiek, tad vēl pakaļ veidojas šajā zīmējumā. To, ko sirsnīm tas zīmē. Nē, šeit es teikšu tā, kad cilvēks šādā veidā mēģina pārtaisīt
pareizāk sakot, ieraudzīt bijušajā labo un slikto. Tad tas, ka es biju ūdenslīdējs, labs ir šitais un 3 gadus pavelti. Nu, kā piemērs. Tālāk. 3 gadi nav pavelti. Ir taču labs arī bijis tajos gados. Nē, bet es taču varēju kaut ko citu izdarīt. Nu, tālāk taču var neturpināt. Atcerieties, ja šeit tā doma, līdz ar to, ja cilvēks iet šo ceļu, tad viņš pakļaujas jau schēmām. Schēma sāk darboties jau no šī punkta. Tagad iesim uz izaugsmi. Kamēr es esmu šajā sfērā iekšā, tikmēr izaugsme vēl nevar iziet. Ziniet, kāpēc, ja? Tāpēc, ka es neredzu, ka es esmu tajā sfērā iekšā. Man šķiet, ka man speciāli tur ielika. Un tad dienas tā taču bija jāiet, pareizi. Tas taču pienākums bija. Redziet? Nevis no tāda viedokļa. Kas vainīgs? Likumi. 3. Es no tāda viedokļa, ka nesāksies izaugsme, kamēr nebūs atrasts visu šo dažādo kustību kopējais savienojums. Kopsaucējs. Jā, kopsaucējs, jā. Tas ir tas, kas arī izsaka to būtību, kura tālāk arī var attīstīt. Tāpēc no šī viedokļa es nesaku, ka jums tagad kaut kā tur ļoti jādomā par iepriekšējo gadu. Vai par iepriekšējo gadu kā visu iepriekšējo gadu kopumu. Saprotiet, šeit arī interesanti, ka nevis mēs skatāmies vienkārši 24. bet mēs skatāmies visus gadus, kas ir bijuši. Cauri vienu gadu. Un tad mēs, es teiktu tā, vajadzētu jau mums visiem, kas klāt ir, jau vajadzētu zināt to, ko tālāk varētu sevi izaudzēt, ja to virzienu. Bet ar to arī jāsaprot. Ja mēs to virzienu sākam iet kā izaugsmi, tas nozīmē, kas nākamā gadā, kāda procesa būs. Pirmkārt, mēs saprotam, ka būs pļaujas process vai ražas novākšanas process. Jā, tas būs janvārs, februārs un visi 12 mēnešus būs. Kāpēc? Tāpēc, ka ko mēs sējām gadu atpakaļ tieši šajos mēnešos, to mēs arī pļausim vai vāksim pēc gada. Mums ir 2 iespējas, ko vākt. Ir viena iespēja plusiņus, mīnusiņus vākt. Otra iespēja vākt to, kas palielina mūsu potenciālo izaugsmu. Un tad no šī viedokļa katrs nākamais gads nāks ar to pieaugumu. Tāpēc arī tekstā, kur mēs te rakstījām, kā pavadīsi, tā sagaidīsi. Šajā gadījumā var pavadīsi kā beigu momentu, atvadīsies. Bet var arī paskatīties, kā gadu esi nodzīvojis, tātad kādu esi uzkrājis potenciālu, tādu potenciālu arī ieliksi nākamā gadā. Tāpēc arī tīri praktiski, ka mēs esam šodien lielā daudzumā, mēs paši sev nemanot, pat varbūt tā līdz galam neapzinoties, mēs
lai kā esam pavadījuši gadu, mēs izveidojam apstākļus, lai sagaidītu jauno gadu citā potenciālā stāvoklī. Vienkārši piedalīties šodien. Tikai tāpēc, ka katrs no mums skatās uz to, ko mēs te runājam, caur lietām vai caur spoguļiem, kurus vajag pierediģēt, sakārtot. Un šeit sagaidīs, ja, tad šeit ir gaidas. Un mums ir dažāda veida gaidas. Viena veida gaidas, kad mums salatēts atnesīs to, ko mēs tur esam saplānojuši. Tas nozīmē plusiņu mīnusiņu. Otrs, ka mēs šo potenciālu ieliksim tajā gadā. Un ja mēs tagad būtu kaut kādā nosacīta dzimšanas dienā, tad mūsu visu kopējais potenciāls restartētu mūsu dzimšanas dienu uz veselu gadu uz priekšu. Tad, ja mēs nevis svinam kaut kādu apaļu jubileju un suminam to apaļās jubilejas jubilāru tā, ka viņš tagad ir visu sasniedzis savā dzīvē. Lai jūs šāda veida svinības neskar vienīgi, ja jūs paši šīs svinības veidojat, lai skaisti aiziet. Jo, ja būs tāda veida svinības, tieši tāda veida, kad jūs sumini, cik daudz jūs esat sasniedzis savā dzīvē, un redziet, vēl esat sasniedzis, un vēl jums ordeni vai medaļi, nu tad viss, var teikt, tālāk nekas nenotiks. Ja jūs ieliekat potenciālu, un mēs šajā gadījumā visi kopā, kā kopīgais potenciāls, ieliekam to jaunajā gadā, tad šis potenciāls arī augs. Bet augs tikai tur, kur viņš atbilst savam stāvoklim, savam augšanas stāvoklim. Tad iedomājieties, ka jums ir potenciāls, tagad, kaut kas tāds universāls. Un ka šim potenciālam ir izaugsmes ieraksts. Vienkārši viņā ir ierakstīts izaugsme. Pēc psihes ieradumiem, pēc schēmu ieradumiem. Mēs kaut ko, kā mēs domājam, tā mēs arī turpināsim domāt vēl visu cauri nākamo gadu. Kaut ko, ne visu. Bet potenciāli mēģinot pielikt pie tās schēmu domāšanas. Potenciāls būs savā stāvoklī, viņš tikko nemainīs savu stāvokli. Tikai tāpēc, ka tur nav izaugsmes. Tur ir schēmu pavairošana. Pavairošana tas ir reizināšana. Nevis pavairošana tādā labā nozīmē, bet vienkārši paliks vienkārši schēma vairāk. Un šeit jūs ar to universālo instrumentu pieliekat pie tām schēmām, viņš nedarbojas. Pienākt pie kaut kāda tad pavisam nevajadzīgs, tā kā niecīgs kaut kādas lietas, kas tā kā pat, neko neizsaka. Un pēkšņi tas potenciāls sāk kustēties jūsu rokās, kā laid mani ārā. Un tādā veidā jūs ierakstat vismaz iekšēji tādu nostāju, ka jūs savu potenciālu pieliksiet tikai pie tām lietām, kuras arī veidos to izaugsmi. Tad, kad mēs visu to izrunājam tikai tāpēc, lai jūs saprotat, ka tas potenciāls, kuru mēs šeit uzzīmējam, viņš citādi arī nevar rīkoties. Viņš nevar būt
pazaudēts, jo viņš jau ir ar plusiņu. Tas ir svarīgi arī tādā veidā, kad mēs ejam. Jo šis potenciāls jau ir pasaules bagātība. Var teikt, tas nav tikai personīgā bagātība, ne tikai, bet arī pasaules bagātība. Jo pateicoties šim potenciālam, pasaule arī tad turpina tālāk attīstīties. Tas par to jēdzienu tā sagaidīs. Tātad, ja mēs pavadot, saprotam, ka mums ir uzkrājusies forma vai mūžīgā, tālāk es teikšu sarežģītiem vārdiem, ja? Labi, mūžīgā atjaunošanas forma, kas ir potenciāls. Tad, ja mēs pavadam ar potenciālu, tad mēs gaidās ieliksim šo potenciālu. Un šis potenciāls arī visās tajās gaidās augs. Jo gaidas nav nekas cits, kā tas, kas nāk no augstākā. Tas ir tas, ko tiešām mēs esam gatavi sagaidīt. Tāpēc zināmā teicienā šodien mēs redzam citas potenciāls iespējas. Ja mēs to nesaprotam, neapzināmies. Es teicu, divas sfēras uzzīmēt, viena apziņas kā tēlu, otra kā domāšana. Un mierīgi ejiet priecāties tur, kur jūs priecājaties. Jo šīs divas sfēras pašu veidotas, pat domās veidotas. Viņas jau būs tas minimālais, es neteiktu kompas šajā gadījumā, bet vairāk kā giroskops, kurš arī jūs vadīs. Tad jūs vienmēr uz to pareizo stūri uzsitīsieties, lai viņu noņemtu no sava ceļa. Varbūt to neapzinoties. Bet pateicoties tam, ka jūs nevis grūtsirdīgi sēdēsiet un domāsiet par to potenciālu, jā, vai kā es tagad varu pie tās eglītes tur priecāties un tā tālāk. Nē, gluži otrādi. Šajā gadījumā vienkārši ejiet un dzīvojiet tur, kur jums ir labi. Tas ir būtisks šodienas tāds pārmaiņu stāvoklis. Un jums ir jābūt tur labi. Ziniet, kā nevis piespiedu kārtā. Sarežģīts būs no tāda viedokļa, ka ja tā tēla stāvoklis nav stabils, tad domas māksies virsū, tieši domas, māksies virsū uz sajūtām. Un cit varbūt pārēdīsies, cit varbūt pa daudz iedzers, tas vēl kāds papildus tāds moments. Bet pat, ja jūs vienkārši skatīsieties pa televizoru vai pa kaut kādu raidījumu, kur būs salūts, ar to vienu jau būs daudz labāk no tā, ka jūs to darīsiet. Tāpēc jautājums, ko īsti ir jāpavada? Un tad, ko jums vajadzētu pavadīt tā, lai ar to netiktos jaunajā gadā? Noteikti divas lietas. Visi aizvainojumi un pazaudētās cerības. Šajā gadījumā es nerunāju, ka jūs nevarat īstenot jebko savā dzīvē. Bet ir lietas, kuras, var teikt, tīri no mūsu fiziskā ķermeņa viedokļa, mums nebūs iespējams nevis tāpēc, ka mums tur kaut kāds vecums vai gadu gājums, ne, tikai tāpēc, ka mums tas nav ierakstīts mūsu metabolismā. Kā piemērs tu klavieres, skaties, kā
kaut kāds jaunietis spēlē tik ātri, ka tu neredz ar acīm, cik ātri viņš spēlē. Jā, viņš tur. Un vēl ķēmojas tajā brīdī. Viņš saka, man mamma teica, ka nevajag ķēmoties pie klavieriem. Un viņš tur ķēmojas. Nu, kaut kāds tur vai ķīnietis laika. Un tad viņam sanāk tas tik viegli. Tikai tāpēc, ka viņam tādas dotības. Un es atceros, kā es liesmā dejoju, mums bija Adžārijas deji, vajadzēja iestudēt. Un tad tas grūzīns bija atbrauc, viņš saka, nu, un man solo ielika. Tad man apkārt meiteni tur dejo tā skaisti, nu, it kā grūzīnietis. Un tāda ugunīga latviete. Un tāds ugunīgs latvietis sit ritmu. Viņš saka, nu, ko tu nesaproti? Dinda, rinda, 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 rinda. Es saprotu. Ding, 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 ding. Es saku, nu, klausies vēlreiz. Dinda, rinda, 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 rinda. Es saku, labi. Ding, 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 ding. Man šķiet izcils piemērs, ja tāds raksturīgs. Tātad, ko īsti jāpadara? Ka es nevarēju to rinda, kā atžārietis. Nu, neesmu es atžāries. Un nevajag par to pārdzīvot. Tikai tāpēc, ka tā ir kaut kāda, nu, tā teiksim, tās liekās vēlmes vai liekās vīzijas. Bet kā piedzīvojums, tu vienkārši to ļoti labi saprotu. Un tu tiešām visi aplaudē, ka tu ding. Visiem patīk, mūzika bija ātra. Skatītāji latvieši. Viņiem likās ātri. Jā, varbūt. Tātad, kā to var vērot savās sarunās? To, kas ir jāpavada, tad jāatlaiž. Vērot sarunās, tas ir interesants moments. Pamēģiniet savstarpējās sarunās, nu, kur jūs runājat ar saviem darba kolēģiem vai dzīves biedriem, parunāt tagadnē. Tagadnes formā. Kā tas ir, ja? Līdzāk, ka ir daudz situācijas, un tad atkarīgs no situācijas, bet tu ir nākotnē, tad ir pagātnē. Tātad, tad, kad mēs runājam, ko tad īsti jāpavada, izteiktajā tādā domā, es teiktu tā, vajadzētu pavadīt domu nesakārtotību. Tātad, ja ir situācija, tad, ja mēs vēlamies situāciju atrisināt, kur jāieiet šīs situācijas cēlonim. Zinot šīs situācijas cēloni, tālāk atliek secīga darbība. Bet kāpēc es saku par tagadni? Tagadnes formu tas nozīmē, ka jūs nevienam nepārmetat. Ne sev, ne citam, nekam. Tāpēc es saku, pavērojiet savās sarunās. Es vēlreiz saku, mums ir divu veidu sarunas. Ir komunikācija, vienkārši komunikācija, runājam, ko gribam. Nu, tāds komunikācijas piemērs, divi jaunieši, ziema, ja, tā kā ziema, ārā augsts, varbūt mājā nav tik silts, viens otram jautā, tev nav augsti, vai tu nenosalsi? Nu, un tad tālāk sākas jautrība. Te nav nekas, nu, tāds domu, prāts kaut kāds, ja tur nav vēl kaut kas. Vienkārši ir komunikācija. Viņi savstarpēji apspēlē vienu frāzi, kā var nosaukt, vai būs augsts telpās. Un līdz ar to viss atkarīgs no kā? No vakara, vietas, iztēles un humora izjūtas. Tā kā var iztēloties,
daudz dažādas interesantas lietas. Tāpēc šeit nevajag ne vārdiem pievērst uzmanību, nu tādu, ja. Te ir vienkārši tāds komunikācijas process, kā sajūtu, emociju īstenošana. Vai īstenošana caur vārdiem, caur smiekliem un tā tā. Bet, kad mēs sākam runāt par to, ko vajag pavadīt, tad es atkal atgriežos. Nožēlas, aizvainojumi, pārnešana atbildību uz citiem, pārnešana cēloņu uz citiem. Tas, no kā vajadzētu atvadīties, tas nenozīmē, ka tik viegli tur atvadīsies. Kāpēc? Tāpēc, ka tur ieguldīts pamatīgi liels laiks un citreiz nepietiek sava potenciāla, lai varētu nevis ieraudzīt to, bet lai ar to varētu tā viegli atstrādāt vai viegli to apziņā sakārtot. Tāpēc pirmais es pateicu, nožēlas un tā tā. Otrs, tas, pa ko jūs runājat, kas jūs interesē, kas jums sanāk, kas ir, kādā eksāmenā jūs izgāzāties. Jo tur, kur jūs izgāzāties, tur jūsu potenciālā izaugsme. Un ja to jūs nesaprotat, tad jūs vēlreiz izgāzīsieties līdzīgā situācijā. Kamēr jūs pēkšņi sapratīsiet, ka tur ir jūsu izaugsmes potenciāls. Tāpēc savās sarunās vai arī savos skatījumos, ja mēs runājam par internetu, kur jūs internetā ko skatāties? Kas jūsu uzmanību piesaista? Kādas tēmas? Tas arī būs tuvākā gada potenciāla pieaugums. Tālāk cēloņi, kuru dēļ cilvēkam nesanāk atstāt veco un iet jaunajā ar skaidru prātu. Pirmkārt, vienu cēloni jūs jau redzat. Cilvēkam nav saprotams, kā tas ir pabeigt cēloņu tēlu, neizprotot. Tad ir jautājums, kā bērns var dzīvot, neizprotot. Kā bērns var dzīvot, neuztraucoties par to, ka nav naudas. Jā, tāpēc, ka viņam vēl kas nav. Ne tikai, bet viņam nav, ne tikai, viņam nav schēmu, ka par to ir jāuztraucās. Es domāju, ja mēs stāvam pie bankas automāta un ņemam skaidru naudu no bankas automāta un uztraucamies par naudu, tad naudas zīmes, teiksim, oranžo papīrīšu vietā nesāks nākt violetie. Jā, bet ja to uztraukumu pareizi pielieto, tad nāks. Redzi, kā. Tāpēc arī cēlonis ir no tāda viedokļa, ka cilvēks domā, ka to cēloņu tēlu, pašu cēloņu tēlu, vajag ieraudzīt, kā varētu teikt, racīm. Un tāpēc viņš jau tikai tad, kad kaut kas notiek, tad viņš tikai rēģē. Tas ir galvenais cēlonis tikai tāpēc, ka pirmais, cilvēks nepieļauj, ka cēloņu tēls var būt vēl bez apzināšanās pilnīgs. Un otrs, ka cilvēks neuzdod jautājumus. Nevis neuzdod jautājumu, kāpēc man nesanāk, bet kas man jāizdara nākošais solis. Nākošais vienmēr ir redzams. Kādu soli nākošo man vajag izdarīt. Pat ja gadu laikā mēs palaižam kaut kādu iespēju, kura bija, kā varētu teikt, kaut kāds pagrieziens, kuram mēs pabraucām garām.
arī nav tik būtiski, kāpēc. Šīs pats pagrieziens parādīsies nākamā gadā, ja viņš ir tas svarīgais pagrieziens. Vienīgais, kas jāsaprot, ja mēs ņemam kā ceļu satiksmes dalību, tad šajā pagriezienā būs jau mainītas zīmes un jau nevarēs, pieņemsim, pagriezt tur pa kreisi. Vajadzēs pabraukt tālāk, iztaisīt apgriezienu vai vēl kaut kā. Tas tiešām būs nākamā gadā. Tāpēc palaistais pagrieziens iepriekšējā vai palaistā kaut kāda iespēja, viņa, ja ir tā mūsu iespēja, viņa parādīsies nākamā gada tieši tajā pašā laikā, kad palaidām. Plus, mīnus, protams. Un tas plus, mīnus ir atkarīgs no tā, kā mēs to posmu gājām līdz tam momentam. Vienīgi, kas jāsaprot, ka tas pagrieziens, nu tad šajā gadā bija mums tā redzams, a nākamā gadā būs jau nojaušams. Tāpēc mazliet sarežģītāk. Tā kā ir jau tā gada pieredze. Tas ir otrs moments. Tālāk, kāpēc nesanāk atstāt vecumu? Nesanāk. No cēloņa viedokļa jūs jau sapratāt, ka viņš nevar visu tā kā iekļaut, pat neapzinoties. Otrs, tāpēc, ka vecajā cilvēks ir ieguldījis lielāku laiku un nav palaidis to veco, jo mums no visa vecā, no visa iepriekšējā dzīves posma ir vajadzīgs tikai un vien mūsu meistarība un potenciāls. Telefons arī dara. Un dators. Bet jūs saprotat, ka jūs varat bez telefona un bez datora, ja jums ir zināšanas, kā bez viņiem iztikt. Ja nav šo zināšanu, tad būs jāiegūst. Ko nozīmē ieiet jaunajā ar skaidru prātu? Un tas ir viss sarežģītākais. Un, ja tā mēs ņemam tādu kategoriju kā viedie vai gudrie, virsgudrie, skolotāji, nu tā augstākās cilvēku kategorijas. Arī viņiem ir ļoti grūti ieiet jaunajā ar skaidru prātu, jo jau ir iekšējais cenzors. Cenzors, tas nozīmē jau pieredze, sanāks, nesanāks. Nu, ka, piemēram, mēs sastopam cilvēku, kurš saka, es esmu gatavs darīt visu, kas ir vajadzīgs tev. Kad tev ir 20 gadus, tev vēl nav tādas pieredzes, un tu saka, forši, viņš visu darīs. Tālāk izrādās, ka viss notiek otrādi, tev viss jādara, viņš tikai tev uzrāda, kas tev jādara. Nu, kā piemērs. Bet tajā pašā laikā viņš neko nedara. Izņemot uzrādu. Paiet 20 gadi, tagad 40, parādās tāds pats cilvēks, un cenzors jau nelaiž viņu cauri, jo viņš saka, ar šo cilvēku, ja kā darbinieku, nebūs nekāda jēga. Vismaz šajā jomā. Tāpēc šeit jābūt prātīgam ar savu cenzoru, jo cenzoram vajag iedot tikai būtiskās zināšanas. Tad būs iespēja tam skaidram prātam būt. Skaidrs, tas nozīmē, ka mums nav nekāds viedoklis par to, kas notiek. Tad mēs arī redzam notiekošā avotus. Ja mums ir kāds viedoklis par to, kas notiek, pirms mēs vēl redzam, tad mums vēl nav skaidrs prāts. Tāpēc arī pie šiem diviem iedzieniem, kā skaidrs prāts, Kants aprakstīja to tieši tādā veidā, ka bērnam, kurš vēl neko nav redzējis, viņam ir skaidrs prāts. No šī viedokļa ir skaidrs, kāpēc saka,
esiet kā bērni un viedi kā čūskas. Tad bērns, viņam ir skaidrs prāts, jo viņam tas vēl nav bijis. Un tad, kad grūti atstāt veco, tad skaidrs prāts vispār neiziet. Ja vecajā nav uzkrāta būtība, nav uzkrāts potenciāls, tad, protams, ka ir uzkrāts smagums, spēks, un cilvēks to visu pārnes uz nākamo gadu. Un tādā veidā, ka bija slikti, būs vēl sliktāk. Bet to cilvēks ar savu spēku tālāk dara. Nu, protams, ka viņam arī piepalīdz. Tālāk, ko ar tiem darīt un kā novērst? Mēs to esam izrunājuši. Jā, tātad vismaz tēlēni iedomājieties, kā jūs to veidojat. Tēlu, kuru pagaidām pilnībā neapzināties. Un kā veidojat domu formu, kuru pagaidām vēl neesat izveidojuši. Tas ir kā novērst. Un nākamais solis vienmēr ir acu priekšā. Jo nekas cits mums nebūs, kamēr mēs to, kas acu priekšā, nesakārtosim. Jo viss, kas mums acu priekšā ir mūsu iepriekšējās domu sakārtotības rezultāts tagad. Un tāpēc, kamēr nebūs tas viss novākts vai sakārtots, nākošais solis nebūs. Varbūt tas ir vienkārši mana tāda attieksme, varbūt jūsu gadījumā ir citādā, bet tad, kad man jāraksta kāds zinātnisks raksts, vienalga, vai tas ir filozofija vai tas ir fizioloģijā, es sēžos pie galda un ja es redzu kaut kur putekli, un es redzu to uzreiz. Tad es pirmais, ko daru, vienkārši novācu to putekli. Jo, ja es viņu ieraudzīju, tālāk nekāda jēga nav sēdēt pie tā raksta. Un sanāk tā, ka tas puteklis attēlo to putekli, ko es neesmu novācis savā apziņā. Tiešā vārda nozīmē tad, kad es to jau redzu, nevis tad, kad ir schēma. Jo, ja ir schēma, tad tālāk būs kas ārprāts. Ja tur būs apsēstība. Vai galds, piemēram, atspoguļojas, ka tur kaut kāds plankums atkal jānoslauka un tā. Bet tas ir ļoti interesanti no tāda viedokļa, ka jūs vērojat, kā darbojas jūsu uzmanība. Un tad, kad es novācu to putekli, ieraudzīju, ka trauks nav nomazgāja trauks, noslaucīju galdu. Un tikko es to izdarīju, tūlīt pat parādās potenciāls, lai sāktu rakstīt to rakstu, kur es iesāku. Jo sanāk, gan puteklī, gan tajos traukos, gan tajā galdā es atrodu to potenciālu, kur es neesmu paņēmis iepriekš. Un kurš man vajadzīgs tagad startam? Un tas starts atkal, ja viņš kur ir? Tajā, kur es vēl neesmu gājis. Un ļoti interesanti sanāk to izdarīt, jo tad, kad tu to izdari tieši kā es tagad startu, protams, rakstīt es protu tur, un kā jūs redzējāt, cik daudz burts es protu palaist garām, nemanot pašam. Tātad, bet no tāda viedokļa, ka palaižot tādā veidā to rakstu, vai rakstot tādā veidā, sanāk unikāls raksts, kurā ir ļoti augsts procents no autora darba. Tas ir to, ko pārbaudu pirms publicēšanas. Tālāk, vai vajag dedzināt rituālu svecītes? Es teiktu tā, ja vārdu rituālu mēs noņemtu kā kaut ko tādu zemāku un atstātu kā Ziemassvētku vai jaunā gada sagaidīšanas tradīcijas, tad es noteikti teiktu, jā, vajag. Svecītes noteikti. Un svecēm ir ļoti liela nozīme tīri no tāda tēlaina viedokļa. Jo tad, kad svece deg, ja, tas ir dziesmās, dzejoļos, poēzijā, visur, ja tā degošā svece, nozīmē, ka
ir iekšā dzīvība. Un tāpēc no šī viedokļa jāskatās uz aizejošo gadu, kurā ir dzīvība, un sagaidot jauno gadu ar šo dzīvību. Zīlēšanas gadījumā es teiktu tā, nē. Uzreiz pasaku nē, un pat negribu īsti skaidrot, vienkārši nē. Tikai tāpēc, ka cilvēks atdod savu brīvo radošumu kaut kādas zīlēšanas atgadījumu. Un ir sevišķi uz nākotni, kur pieder Dievam, tas būtu vispār smieklīgi, ja, kad tas, kā es teicu, ka mēs skatāmies no augšas, un tur kāds no apakšas kaut ko tur zīlē kārtas, ko mēs tad darīsim no augšas. Mēs jau, protams, varam iemest tajā pīdāmā, lai viņš tur tic, ka tā pīdāma darbojas uz viņu. Varam arī iešaut tajā pīdāmā. Mums jau ļoti daudz dažādu instrumentu. Tāpēc nākotnē tas, kas ienāk tieši šajā zīmējumā, šeit, nākotne šeit ienāk. Tāpēc bezjēdzīgi šeit zīlēt uz kaut ko. Bet, ja jūs vēlaties tādu piedzīvojumu, labā nozīmē pilnu dzīvi, tad var izveidot runu salikumu tiem, kuriem ir jauno runu salikumu. Jo jauno runu salikumā ir miedarbība ar avotiem. Miedarbība ar avotiem, visi, kas iekšēji mēs ar šiem avotiem varam miedarboties. Tātad viss, kas mums nepieciešams gadam. Un tad, kad uzstājas tādu salikumu uz gadu, tālāko, pats taču saliki plānu gadam, nevis kaut ko citu. Tāpēc, ja vēlaties tādu piedzīvojumu pilnu, bagātu nākamo gadu, tad pie Ievas visi, kuri grib apgūt runu valodu un runas simbols. Būs tāda interesanta nodarbība un nodarbošanās. Bet tas ir viens tāds instruments, ar kuru palīdzēt. Ja jūs vēl vienu instrumentu, to, ko mēs šodien runājām, izdariet jebkurā datumā, kad jūs to vēlaties, to, ko mēs runājām, un atcerieties, ka ir potenciāls, kuru tad jūs ieliekat tajā sfērā, jo tas ir jūs. Un tas arī pamazām uzkrās nepieciešamo iekšējo sparu un atvērsies jaunās iespējas, jaunajā gadā. Tā kā paldies par jūsu kopīgo darbu. Un tiksimies ar dažiem rīt, dažiem nākamgad. Paldies! Jauku vakaru! Redziet, atkārtot emocionālu vardarbību ir nobeigts. Labi.